Sveicināti, cienījamie televīzijas skatītāji. Sākam priekšvēlēšanu diskusiju raidījumu Novada izvēles. Šodien studijā kopā ar jums būšu es, žurnaliste Maija Pahodņeva, un uz sarunu mēs esam aicinājuši Ogres novada deputātu kandidātus. Latvijas reģiona apvienība Andris Ronis, Politiskā apvienība Ogres novadam Edvīns Bartkevičs, Sveicināti. Latvijas zaļā partija Artūrs Mangulis, Sveicināti. Politiskā partija KPVLV Rolands Millers, Sveicināti. Nacionāla apvienība Visu Latvijai Tēvzemēm brīvībai LNNK Latvijas Zemnieku savienība Egils Helmanis, Sveicināti. apvienība iedzīvotāja Ilga Vedziediņa, Sveicināti. Kristīgi demokrātiskā savienība Raimonds Pabrieža. Sveicināti. Vispirms dosim vārdu mūsu deputātu kandidātiem, katram 2 minūtēm uzrunas. Un sāksim ar Latvijas reģiona apvienību Andris Ronis. Lūdzu. Tā Latvijas reģiona apvienība vieno no apņemšanās saglabāt Latvijas kultūrvēsturiskās reģiona identitātes, veicināt to attīstību un stiprināt demokrātiskās vērtības. Tā ir nelokama pārliecība par Latviju kā rietumu politiskās un militāra strateģiskās sadarbības sistēmas sastāvdaļa. Mēs, Latvijas reģiona apvienības Ogres novada saraksts kandidātu, uzņemamies strādāt atbildīgi, saimniecīgi un profesionāli Ogres novada iedzīvotāju labā. Mūsu darbība ir vērsta uz to, lai atbalstu un finansējumu attīstībai vienlīdzīgi saņemtu arī Ogres novada lauku teritorijai, ne tikai pilsētu. Tādēļ ir svarīgi, lai novada domas deputātu sastāvā būtu pārstāvi no visa novada, ne tikai no Ogres pilsētas. Viens no Latvijas reģiona apvienības pamatprincipiem ir par taisnīgu pārvaldību, par iespēju Latvijas cilvēkiem dzīvot labākā Latvijā. Ogres iedzīvotājiem cilvēku cienīgu dzīvi. Šeit mēs kā piemēru varam minēt iepriekšējo gadu, kad Ogrei papildus tika 2,6 miljoni, un no šiem 2,6 miljoniem tikai 71 000 tika lauku teritorijai. Kaut vai pēc tādiem maziem aprēķiniem mums vajadzētu 600 000. Tas ir šogad labots, šogad ir 1,5 miljonu, nākuši klāt budžetā, kuru arī lauku teritorija šogad saņēma 6% pieaugumu. Un tādēļ, lai turpmāk arī šī attīstība arī laukiem būtu vajadzīgs, jo pilsētā nesaprot laukus. Paldies. Politiskā apvienība Ogres novadam Edvīns Bartkevičs. Lūdzu. Jā, par politiskā partija Ogres novadam jau ir ilgus gadus pazīstama. Ogres novadā kopš 2004. gada mūsu dibināšanas, un šogad mēs nākam faktiski jaunu komandu. Jaunu gan gados, jauni cilvēki daudz ir šobrīd kā deputāti kandidāti pieteikti, un arī jauni, kas iepriekš nav startējuši. Rezultātā mēs šobrīd sakam tā, ka mūsu deputātu kandidāti ir pārstāvēti ļoti plašā profesionālā lokā, ar ļoti dažādām izglītībām. Ir cilvēki no laukiem, 5 cilvēki pārstāv laukus, ir pārstāvēta pilsēta. Līdz ar to mēs vērtējam savu komandu kā ļoti darboties spējīgu un spējīgu pāraudzīt visu spēles laukumu. Redzēt, kas notiek perifērijās, redzēt, kas notiek centrā, un virzīt no kopīgu attīstību tālāk. Tas, ko mēs esam šobrīd izdarījuši jau gatavojoties vēlēšanām. Mēs izgājām cauri 3 diskusiju cikliem. Katrā diskusiju ciklā apmēram 4-5 tēmas vai 4-5 galdi, kur aicinājām savus novadniekus, iedzīvotājus, atbalstītājus, arī partijas biedrus, izteikt savu viedokli, savu vērtējumu, analizēt, un uz šo diskusiju bāzes mēs veidojām savu programmu. Programmā ir, protams, šie pamatu uzdevumi, pamatlietas, tādas lielākās, kur neizskan, kā to sasniegt, varbūt un tik detalizācijas pakāpē. Tas, kas parādījās mūsu diskusiju laikā, tie arī problēma jautājumi, kas šobrīd skar novadu. Kā kritiskāko paši iedzīvotāji vērtēja ceļus un ceļu stāvokli, jāpiemina arī, ka taisa skaitā iekšpagalmus un iekšpagalmu ceļus.
un kā nākošo kritiskāko lietu apsaimniekošanu, dzīvojamo fondu apsaimniekošanu un ar to saistītās lietas, kas ir sākot ar remontiem, darbiem, tīri praktiskām lietām un saimnieciskām, un arī tas, kāda ir attieksme pret iedzīvotājiem, ko cilvēki saprot, ko nesaprot, ko vajadzētu pamainīt. Paldies! Tālāk Latvijas zaļā partija, Artūrs Mangulis. Latvijas zaļās partijas galvenais mērķis šobrīd viennozīmīgi, ja visu Latvijas jau pozicionē kā zaļāko valsti pasaulē, gribētu pozicionēt vismaz nākamajā 100 gadus cēlienā. Mēs savu novadu noteikti redzam kā zaļāko novadu Latvijā. Ja kāds gribēs šai cīniņā labajā iesaistīties un pierādīt, ka viņi zaļāk, būsim tikai par to laimīgi. Un zem vārda zaļi noteikti nedomāja tikai zaļi koki un zāli. Tas vesels komplekss, ko mēs jau šobrīd darām. Mums no vadošajām pozīcijām ir samērā viegli sastādīt programmu, jo tik daudz iesāktu darbu arī, ko tikko runātāji teica, ka par problēmām, tad šīs problēmas jau šobrīd tiek risināts, kas varbūt 3 gadus atpakaļ zināmā mērā bija iestrēgušas. Un ja 3 gadu atpakaļ, kad es savā amatā stājos, jebkuram ogrenietim uzjautājot, ar ko tad asociējas ogre, un kāds ir ogres tēls, uz ko jūs ejat, tad atklāt sakot, bija tāds diezgan liels tukšums. Un šobrīd mēs esam uzņēmuši tādu virzienu, kad mums ir pilnīgi skaidrs, kā mēs pozicionējam ogri, cik liela nozīme ir uzņēmēju darbībai, cik liela nozīme zaļai videi, sporta infrastruktūrai, izglītībai. Un ja paņemsim katru no šīm sfērām, jūs varat noskaitīt veselu virkni darbu, kas ir iesākti un kas noteikti pabeigsies tuvāko 2 gadu laikā, daži projekti lielie arī 4 gadu laikā. Un, protams, arī daudz citas labas lietas tiks iesāktas, bet no šī brīža skatoties, mums galvenais ļaut mums kopā visiem paveikt šos darbus, kas iesākt, un tad jau arī liels solis uz priekšu būs. Runājot par pilsētas infrastruktūru un dažām citām lietām, es domāju, ka mēs visi atbalstam to, ka jātaisa ielas, jāceļ mājas, jābūt viesnīcām, jābūt infrastruktūrai. Es domāju, tad diez vai mēs politiski mēģināsim viens otru, kā saka, stumt malā no šīm idejām, bet būtu labi tā, ka mēs katrs to, ko mēs sakam, ko mēs darīsim, ka mēs arī kaut kādā veidā tomēr vismaz, jo te ir cilvēki arī, kas ir bijuši pie teikšanas klāt un nav sanācis tik labi to izdarīt, kā gribētos. Mums cilvēki arī, kad tikāmies ar Tautas panorāmu, praktiski nevienu cilvēku nedzirdēja, kas teikt, ka Ogrē nekas nenotiek. Notiek vairāk nekā iespējams mūsu spēkiem gandrīz. Tālāk politiskā partija, KPV LV, Rolands Millers, lūdzu. Jā, vēlreiz. KPVLV programma sastāv no 4 punktiem. Tava nauda, tava drošība, tava informācija un tava nākotne, kuras galvenais vispār šeit punktos ir cilvēks. Cilvēks mūsu novadā ir bišķi piemirsts. Te ir pārsvarā visi vecie politiskie dinozauri, kas es uzskatu, viņi ir 20 gadus jau dažs labs sēdējis pie varas un vēl ilgāk no padomju laikiem un no komunisma režīma. Ir likuši priekšā betonu, kas, es uzskatu, nav pats galvenais Latvijas resurs. Mūsu resurs ir cilvēks. Visi tie objekti, kas ir veidoti tagad un iepriekš, viņiem tas gala iznākums diezgan bēdīgs sanāk. Tur ir pārmaksātas tāmas, visi iepirkumi beigās ir daudzreiz dārgāk nekā bija iesniegts cenu aptaujā. Mūsu galvenais uzdevums būs kontrole. Kontrole pār visiem pašvaldības līdzekļiem un viņu izlietojumu. To mēs arī tagad darām un darīsim arī to turpmāk. Paldies. Paldies. Nacionāla apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai, LNNK, Latvijas Zemnieku savienība, Egils Helmanis, lūdzu. Mēs esam saņēmuši diezgan tādu grūtu šo te mantojumu, jo Ogres pilsēta tika privatizēta estrāde, kura ir pazīstama visā Latvijā ar saviem koncertiem. Tautas nams, kas tika būvēts par tautas sadziedotiem līdzekļiem. Un mēs uzsākām šo te grūto ceļu veidot Ogri kā kurort pilsētu. Un mēs esam ceļā. Ir daudz, kas jau izdarīts. Pēc dienas mēs jau atklāsim laipas par Ogres upi, tādas, kāds ir bijis vēsturiskās laipas. Un šīs laipas ir kā simbols
kurot pilsētai, kāda viņa bijusi. Jo Ogra savā laikā bija ļoti līdzīga kā Jūrmala. Un mūsu darbs ir pārsvarā bijis no Nacionālās apvienības puses uz investīciju piesaisti. Mēs par šiem pāris gadiem esam Ograi piesaistījusi ap 11 miljoniem eiro. Un tas dod zinām uzplaukumu. Ir izveidots Zilokalnu dabas parks. Esam noslēguši vienošanos ar Ikšķilu. Kopā ar Indulu Trapiņu strādājam pie tā, lai šis dabas parks būtu pieņemams gan ikšķiliešiem, gan ogrēniešiem. Esam piesaistījuši arī Rīgas naudu. Zilokalnu dabas parks ir izveidots slēpošanas apgaismotas trases. Viņš ir palicis daudz labāks un arī sakoptāks. Tad mēs dodamies pa pilsētas ielām. Mēs esam katru gadu, mēs ieguldam 350,000 veloceliņu sakārtošanā. Veloceliņus būvējām uz pagastiem, lai saikne ar pagastiem būtu. Mēs strādājam pie ielas sakārtošanas. Šogad pilsētā tiek būvētas 7 ielas, tiks būvētas. Tāpat arī pa lauku teritoriju. Pagastos galvenais lauku teritorijā ir, lai būtu ceļi. Lai pie katra pagasta varētu būt asfaltēts ceļš, lai pie viņa būtu piekļuva. Tad cilvēki no turienes nepazudīs. Paldies. Iedzīvotāji Ilga Vēdziediņa, lūdzu. Labdien, Ogres novada visi iedzīvotāji, kuri gaida šo jauno periodu un liek lielas cerības uz deputātiem, lai viņu dzīve palikt labāka. Ogres novada devīze ir attīstības plānos cilvēks un dabas harmonija. Apvienība iedzīvotāji ir nākuši ar tādiem uzstādījumiem, kas ir bijuši jau vairākus periodus. Tas ir taisnīgums, godīgums un jābūt demokrātiskiem procesiem, kuros iesaistīt vairāk arī tos cilvēkus, kas strādā nevalstiskā sektorā. Viņiem jābūt klāt, mirkļos, kad politiķi lemj, lai jūs saprastu, uz kurieni virzās šī pašvaldības vīzija. Ja man jāsaka godīgi, tad 2 pēdējie gadi, varbūt 3 gadi, bija tādi ļoti aktīvi, darbīgi, jo apvienība iedzīvotāji un es kā pārstāvi jau tomēr esmu varbūt veterānos, bet nekad neesmu aizmirsusi, ka cilvēks ir galvenais šajā novadā, sākot vai viņš ir mazs, liels, vai jauns un atraktīvs, vai vecs cilvēks, kuram ir vajadzīga visvairāk palīdzība. Un līdz ar to arī programma ir veidota tā, ka mēs esam gatavi darboties tajos virzienos, kurus līdz šim tā kā vēl nevarējām nodrošināt varbūt tik liela finansējuma dēļ, kā būtu vajadzīgs. Mana pieredze ir sociālā aizsardzība, bet partija virza arī tādas jomas kā izglītība, kurai patreiz jau ir vislielākais finansējums iedalīts 18 miljoni. Otrā vietā doma ir uzstādījusi ekonomisko attīstību, par ko jau arī runās droši vien citi deputāti kandidāti, cik daudz mēs esam paveikuši un ka mums faktiski jāturpina labi iesāktais. Līdz ar to visas lietas, kas saistītas ar mūsu bērniem, ir attīstījušies straujāk arī šos pēdējos gadus, bet ir jau vēl daudz, kas ir jāpaveic, un to mēs apņemamies kopīgi, strādājot un visas lietas izrunājot, iesaistos sabiedrību vairāk, uzklausot visus viedokļus, arī paveikt visas lietas, kas saistītas ir ar politiķu darbu, Paldies. Ar viņu uzvedību un ar atbildību. Paldies. Kristīga demokrātiskā savienība, Raimonds Pabrieža, lūdzu. Labdien. Kristīga demokrātiskās savienības politikas galvenā prioritāte ir cilvēks. Tāpēc, domāju, domas vērtības centrā ir jābūt cilvēkam un viņa labklājībai. Pašvaldības darbības mērķis ir kalpot cilvēkam. Mēs neesam, cilvēks nav instruments domēm, bet otrādi domē būtu jābūt kā servisa organizācijai, kam jāpalīdz, jāizskaidro. Arī ļoti liela būtiska nozīme tas ir sadarbībā, piemēram, ar uzņēmējiem. Ja? Lai nesanāk tā, kā mums ir sanācis, ka it kā jau tipveida projekts jau būtu, ja? Pēc tam pusgads ir jāstaigā, lai,
pēc izziņas uz citu, izziņas, kad dabūtu. Un līdz ar to, teiksim, tas uzņēmējs, kas sāka šo biznesu, bankrotēja, līdz ar to zaudējām mēs, viņš, piemēram. Tāpat ļoti būtiski sociāli nodrošināts, iesaistīts un atbildīgs ogrēnietis. Tātad, ja mēs visi kopā darīsim, tad arī šis rezultāts būs daudz pozitīvāks un labāks, jo pa vienam grūti sasniegt mērķi. Tāpēc arī mūsu, teiksim, komanda ir sastādīta. Tā galvenā doma ir tāda, teiksim, mūsu doma, ka jānāk jauniem, ar labu izglītību cilvēkiem, kam jāstājas pie šīs mūsu, teiksim, mūsu dzīves veidošanas. Jo galvenais jau ir, kā teiksim, jūtas mūsu bērni, mūsu mazbērni. Jo tā ir galvenā prioritāte man, un es domāju, ka arī daudziem ogrēniešiem. Tāpēc arī mūsu komandā ir daudz jaunieši ar labām izglītībām, arī jaunieši, kas patreiz varbūt mēs tajā viņu CV rakstās vidējā izglītība, bet ir jau iestājušies, piemēram, augstskolā Anglijā, kā Madars Kokins, vai arī, teiksim, citi, kas ir iestājušies mūsu, teiksim, augstskolās, Latvijas universitātē un citur. Mums laikam iet uz beigām, Labi, paldies. Es atvainojos, nē. Jā, jūs gribētu pabeigt domu, lūdzu. Es gribu pabeigt domu, es vienkārši cēlu roku, domāju, ka 5 sekundes vēl. Es atvainojos. Tāpēc pati būtiskākā lieta, kur jebkurš pašvaldības nākotne, tās attīstība, ir tās iedzīvotāji, kā jau es teicu, labklājība. Un tāpēc mūsu galvenais uzdevums arī, teiksim, ir samazināt nekustamā īpašuma nodokļu likmi. Un tāpēc arī, ja mēs, teiksim, tiksim pie varas, tad mūsu galvenā, teiksim, prioritāte ir samazināt šo esošo nīna likmi zemē no 1,5 uz 0,2%, ko var doma darīt. Un tāpat uzskatu, ka jādod ogrē deklarētājiem, iedzīvotājiem vismaz jādod šie 90% atlaidu, ko ogrs var dot, tas vismaz vienam īpašumam, kurā viņš ir deklarēts. Jā, paldies. Jo šī lieta, mēs parunāsim vēl par šīm lietām, atgriezīsimies pie šīm tēmām. Un pāriesim pie jautājuma par veiksmes stāstiem. Katrs no jums droši vien zina ļoti daudz problēmu, bet sāksim ar labajām lietām. Latvijas reģiona apvienība Andris Ronis. Kāda ir jūsu versija par novada veiksmes stāstu? Kas ir bijis pats labākais? Es vairāk par lauku teritoriju. Ir veiksmes stāsts, kad ir apgūtas Eiropas naudas ūdens saimniecībās un daudzos pagastos ir šais lietas sakārtotas. Tāpat arī ir par siltumu ogrē uzbūvēt katlamāju, kaut vai šī MS siltuma palīdzība arī tika likvidēta Sundažos viena katlamāja un novilkta jauna trase un arī Madlienā. Tā kā tie būtu tādi lielākie ieguvumi beidzamos gados. Paldies. Politiskā partija Ogres novadam, Edvīns Bartkevičs. Lūdzu. Es gribēju teikt tā, ka pašvaldības darbā ir tāpat kā dzīvē, kad ir jādara visas lietas, kas cilvēkam vajadzīgas. Un mēs nevaram sapņot tikai par kurortu, nerunājot par to, ka ir nepieciešams dzeramais ūdens, ir nepieciešama vajadzīga kanalizācija, ir vajadzīgs siltums. Un tas, ko iepriekšējos gados ir izdevies paveikt, ir nodrošināt pirmkārt pilsētu, pēc tam arī pagastus, izņemot šobrīd Krapi, ar pašām nepieciešamākām lietām, kas nodrošina jebkurā pašvaldībā, jebkurā pilsētā apdzīvotā vietā asinsriti. Un tas ir dzeramais ūdens, kanalizācija, siltums un jau pamata ceļi. Tāpat laikā, manuprāt, Ogres novada veiksmes stāsts ir tas, kad iepriekšos gados ir izdevies sabalansēt tās lietas, kas saistās ar sociālo sfēru, izglītību un nepieciešamo, smago infrastruktūru, kas ir tās pašas attīrīšanas iekārtas, siltumi, kanalizācijas un maģistrālie ceļi. Paldies. Latvijas zaļā partija Artūrs Mangulis, lūdzu. Jā, veiksmes stāsts noteikti ir tas, ka mūs tagad Latvijā uztver kā plaukstošu, attīstošu novadu,
Un arī mums runā visaugstākos politiskos līmeņos, mums ir arī zināms vārds, pie mums brauc visu valstu vēstnieki, skatīties, kā mums notiek attīstība, un tas nav vienīgais, brauc pieredzes apmaiņā, un zem katra šī te pasākuma ir daudz padarītu darbu, ar ko cilvēki brauc iepazīties. Ņemam jebkuru sfēru, tāpat katlumāja, Šķeldas katlumāja, vai tas ir parka attīstība, vai velo infrastruktūra, kā attīstās, un ar kaut kādu konkrētu mērķi, nevis vienkārši sataisam vienu celiņu, bet taisam veselu infrastruktūru noslēgtu, lai varam arī aicināt, teiksim, velobraucējus pie mums. Tas pats pagastos. Praktiski katrā pagastā ir kāds jauns vidus objekts tapis, kas arī piesaistīs ne tikai turistus, bet arī darba vietas radīs. Tas arī tas veiksmes stāsts, ka tikai mūs neatpazīst kā plūdu pilsētu. Paldies. Politiskā partija KPVLV Rolands Millers, lūdzu. Jā. Es domāju, pats pozitīvākais pēdējos gados ir tas, ka bišķi ir mainījusies varas stagnējošā, kas bija iepriekš 18,5 gadus. Bet atkal nākot jaunajiem pie varas ir nācies saskarties ar tām pašām problēmām, par visiem iepirkumiem, savēju partiju biedriem un vispārējo. Protams, vēl ir ļoti pozitīva lieta arī sakoptie ceļi, kas ir gaita celiņu un velo celiņu. Bet atkal viņu izpildījums nav domāts priekš iedzīvotājiem, kas ir invalīdi, kur nevar paši pārvietoties. Un otrs arī tas, ka jaunām ģimenēm un bērniem ar ratiņiem diezgan grūti. Tur nav padomāts par tādām lietām. Protams, arī man ļoti patīk, kad ir nomainīti kultūras centra direktori, kaut gan viņi ir konkurentu partijā, bet viņi ļoti pozitīvi strādā. Tas būtu no manas puses. Paldies. Nacionāla apvienība Visa Latvija Tēvzemē un brīvība LNNK, Latvijas zemnieku savienība Egīls Helmans, lūdzu. Veiksmes stāsts ir investīcija piesaiste. Un Ogra no Latvijas pilsētām ir palikusies tagad 11. vietā Eiropas fondu naudas apguvē. Un tas ir ļoti pozitīvs rādītājs. Tas parāda pirmkārtām, ka pilsētā notiek attīstība. Un, ja mēs šeit runājam daudzi par to, kādā veidā tērēs pašvaldības budžetu, bet ir svarīgi, ka kāds rūpējās, ko tanī pašvaldības budžetā ielikt un kādā veidā viņu paturpināt. Un Ogres veiksmes stāsts ir tieši šīs investīcijas. Investīcijas, kas palīdz pilsētai attīstīties. Jo ja mums nav konkrēta mērķa un konkrēts redzējums, kur mēs ņemsim naudu, kā to attīstīt, tad jebkura vīzija, jebkura ideja viņa pārvēršas par mirāžu. Idejai ir būtiski, lai viņi realizētos. Un mēs to esam parādījuši un spējuši, ka šīs idejas realizējās. Pa laukiem gribēju teikt pozitīvāko, to, ka mēs neesam likvidējuši nevienu lauku skolu. Viņas mums ir saglabājušās, ir kur lauku bērniem mācīties, un mēs arī panāksim to, ka pie katra pagasta būs asfaltēts ceļš. Paldies. Un Ilga Vērdziediņa apvienība iedzīvotāja, lūdzu. Kā jau tiek minēts, ka praktiski tāds lielāks uzrāviens ir pēdējos 3 gadus, un arī ir visiem šiem uzsāktajiem darbiem ir jābūt turpinājumam. Man ir prieks par to, ka beidzot to, ko vēlējās bērnu vecāki, lai skolā uzlabotos apstākļi, kur ir ļoti liela šaurība, bērnu ir daudz, mums ir prieks, kad ir dzimst vairāk bērniņu mūsu novadā tā gada, un līdz ar to arī tas ir tas veiksmes stāsts, ka ir tomēr finansējums piesaistīts gan skolu, jaunas ģimnāzijas celtniecībai. Otrs veiksmes stāsts, ko es gribētu vērst uzmanību, ka joprojām spējam domāt par veciem, slimiem un trūcīgiem un maznodrošinātiem cilvēkiem. Mūsu novads ir sasniedz gandrīz 37, 8 tur mainīgs tas skaitlis iedzīvotāji, bet mums ir trūcīgo skaits, kāda nepilni 4%, un skatoties pēdējās ziņas, ko sniedz masmēdī, tad mēs turamies ļoti augstu, jo ir mazāki pagasti un arī pilsētas, kurās šis procents ir daudz lielāks. Es priecājos par to, ka beidzot no tāda iesaldēšanas punkta, beidzot gadu no gada tika solīts sociāliem darbiniekiem būt vienā kopīgā mājā, kas uzlabotu kvalitāti gan darbiniekiem, gan klientiem. Līdz ar to tās lietas viss virzās ļoti, ļoti pozitīvi. Paldies. Kristīga demokrātiskā savienība Raimonds Pabrieža, lūdzu. Kristīga demokrātiskās savienības veiksmes stāsts. Tas ir mūsu novadā uzceltās 2 katoļu baznīcas, kur, teiksim, kad pirms viņi sāktām būvēt, daudz cilvēku
absolūti neticēju, teiksim, galvenā arhitekta it kā pat pa mums tā mazliet smējās, ja, kur jūs kā, bet darot kopā, mēs redzam, ka ļoti daudz ko var izdarīt. Tāpēc ir ļoti smuka baznīca jauna Ogrē, ir smuka baznīca arī uzcelt katoļu Suntažos. Tāpat mūsu veiksmes stāsts ir tas, ka savā laikā, teiksim, es un arī man tad arī pieslēdzās doma biedri, aizstāvējām to, ka netika nodots privatizācijā baseins, kurš arī veiksmīgi tagad ir pārciets šos visus juku laikus un veiksmīgi arī darbojās. Tāpatās veiksmes stāsts ir tas, ka mēs neizmantojot budžeta līdzekļus arī varējām arī vienu no pirmajām laikam mums tad arī sporta treneriem iedot dzīvokļus, lai būtu labāki šie kadri un sakārtojām šo lietu, kas arī tālāk patreiz tiek kārtota pozitīvā virzienā. Un tāpat veiksmes stāsts bija tas, kad bija iespēja mēs katru gadu vismaz vienu ielu, kas bija grantēta, nosvaltējām. Un ceru, ka tas arī turpināsies arī pie nākošā. Paldies! Īsi ieskicējam problēmu un piedāvātu risinājumu. Jums ir iespēja turpināt. Tagad par problēmu. Paldies! Nu, kā es jau pašā sākumā teicu, ka šī problēma, lielākā problēma tas ir nekustamā īpašuma nodoklis, un šī problēma ir ne tikai Ogres novadā, bet arī, teiksim, citos novados. Runājot par šo problēmu, kad, teiksim, mēs balsojām, tad es balsoju pret, un manā laikā viņš netika paaugstināts, bet nākošajā, teiksim, pēc manis viņu uzreiz pacēla tajā laikā gandrīz pat, ja nekļūdos, pat 300%. Bet kāds ir risinājums? Risinājums ir šis, ka patreiz ir pašvaldībai jāizmanto savas tiesības, un no šī 1,5% zemē viņš jāpiemēro minimālais 0,2%, un tāpatās arī jādod šī 90% atlaide, bet, zināms, tas nav domāts visiem īpašumiem, tas nav domāts komerces objektiem. Galvenā doma ir tam vienīgam mājoklim, jo šādā veidā šie cilvēki, teiksim, to jau ir izgājis Igaunijas pieredze, mēs redzam, mazāk cilvēki izbrauks, līdz ar to vairāk būs, kas strādā šeit, un līdz ar to arī līdzekļi būs novadam nevis vairāk, mazāk, bet vairāk. Paldies. Latvijas reģiona apvienība Andris Ronis, kāda ir jūsu prāt lielākā problēma un kāds ir iespējamais risinājums? Viena no problēmām ir Ogres novadā. Pēc papīriem viss kārtībā, bet dabā visi mūsu iepirkumi, nu negluži visi, bet lielākie, kur pēc tam tiek atrasti iemesli, kādēļ vajadzīga papildus nauda. Tāds bija celiņš no Ogres uz Ciemupi, kur vairāk kā 60% vajadzēja izmainīt iepirkumu tām, kur bija vinējuši šā darba veicēji. Tāpat arī citi cerams, ka laikam ar 18. gadu vairāk būs viss elektroniski. Tad arī, un ja ievēlēs par deputātu, tad arī vairāk tieši vērības. Piegriezīs šiem jautājumiem. Jā, paldies. Ogres nodam Edvīns Parkevičs, lūdzu. Problēmas ir daudz, bet tas, ko mēs savās diskusijās skārām un kas tika vairāk kārt aktualizēts, tas ir jautājums par to pašu dzīvojumu fondu un jautājums par to, kā mēs dzīvojumu fondu atjaunojam. Respektīvi, dzīvokļi jauniem speciālistiem, dzīvokļi jaunām ģimenēm ar bērniem un esošā dzīvojamā fonda, kas ir kopmīņa tipa, padomju laika kopmītnes. Tehniskie projekti jau tika gatavoti, to norealizācija, modernizācija. Un nākošais solīts ir šie iekšpagalma ceļi. Ir uzsākts darbs, labi uzsākts darbs ar šo līdzfinansējumu piešķiršanu iekšpagalma sakārtošanai, bet tas būtu apmēram jātrīskāršo, lai apmierinātu patreiz esošo pieprasījumu. Paldies. Latvijas zaļā partija Artūrs Mangulis. Es arī gribēju aktualizēt kā vienu no problēmām šo te dzīvojamo fondu, bet mums ir savi jau risinājumi uz priekšu, kā mēs to redzam. Par laimi ir vismaz iekustējušies daži projekti, kas pirms tam bija iestrēguši saistībā ar mikrorajonu attīstību, kas ar dzīvojamām māju celtniecību, un arī ir uzņēmēji izrādījuši iniciatīvu, ka būtu gatavi celt arī vairāk daudzstāvu mājas. Šobrīd diezgan liela problēma ir tā, ka nav arī
viesnīcas nevienas tādas kārtīgas mūsu novadā. Mēs viesnīcas tīklu paši nevaram attīstīt, bet doma ir, kad, lai šīs te nometnes, dažādi kultūras pasākumu apmeklēšana, gan turismu pasākums un arī ļoti svarīgi, kas uzņēmēji, ja mēs arī runājam ar uzņēmēju biedrību, ka tas ir viens no galvenajiem aspektiem, kāpēc nevar paplašināties, jo nav īsti, kur dzīvot. Un arī šis te būtu variants. Mums ir savas domas, ir ēkas, kuras mēs tā kā esam plānojuši arī attīstīt šajā virzienā. Šobrīd tālāk neteikšu. Laikam. Paldies. Rolands Millers, KPVLV, lūdzu. Jā. Problēma un risinājums. Problēma mums ir ļoti viena liela un traģiska, kad mēs visur liekam gan amatos savējos, gan konkursos vinnē partijas biedri, kas ir arī deputāti un dīvainā kārtā tos konkursu notiek. Protams, ir izveidot arī mūzikas skola, kā ģimenes uzņēmums, es gribu uz to uztvert. Un tas ir diezgan bīstami. Tas priekš mums nekāda konkursa nenotiek, vienkārši ieliek savējos un viss notiekās pēc kaut kādas... Un risinājums? Risinājums ļoti vienkārši. Ir jābūt tam visam publiski pieejamiem informācijai, jo mums pagaidām mājaslapa izskatās tikai slavinoši raksti, bet jums vajadzēs kaut ko nopietnu atrast, jums diezgan ilgu laiku prasīs tas. Un risinājumi ir jābūt, ka mums ir jābūt atklātīgai te politikai, jo pagaidām tas viss notiek tā caur krūmiem visādiem. Paldies. Nacionāla apvienība, Visa Latvijas Tēvzemē brīvība, LNK, Latvijas Zemnieku savienība, Egīls Helmans, jūsu skatījums uz problēmu un risinājumu. Problēmas ir tāpat neveiksmīgā privatizācija, arī tā estrāde un dažas citas lietas. Mēs te dzirdēju, kad Bartkevičs kungs ierunājās par dzīvojamā fondu, bet savā laikā šis dzīvojamais fonds tika atdots privatizācijā viena māja par vienu latu, un pēc tam mēs konstatējam, ka pēc šādām te darbībām, ka šādas mājas vairs nav un mēs paši nevaram viņu izmantot savām vajadzībām. Bet labi, ka vismaz paiet kaut kāds laiks un mēs atceramies un saprotam, ka tā bija kļūda. Un problēmas ir no tā, ka no laukiem izbrauc cilvēki. Un laukos šis cilvēku skaits kritums ir katastrofāls un tas ir jārisina ar steigu, veidojot infrastruktūru, piesaistot Eiropas finanšu līdzekļus, veidojot, jo mēs pirms tam runājām par to par Gaujas nacionālo parku, kā pa veiksmīgu stāstu. Arī mums Ogrē ir Ogres upes ieleja, kas atrodas starp vairākiem pagastiem, Taurupes, Mazozolu, Meņģeles, kuru, ja mēs attīstīsim, viņa būs ļoti pieejama. Un mēs jau arī esam sākuši pie tā strādāt, esam piesaistījuši Eiropas finansējumu priekš skatu toņa, esam piesaistījuši Eiropas finansējumu priekš Dulās Daugas biržas izveides. Paldies. Droši vien tas saraksts būtu ļoti, ļoti garš, vai ne? Jā. Apvienība iedzīvotāji Ilga Dziediņa. Lūdzu, problēma un iespējamais risinājums. Problēmas ir daudz, vēl joprojām. Un viena no problēmām ir, par ko jau šeit runā, tā ir mājokļu politika, jo mēs runājam piesaistīt dzīvokļus jauniem speciālistiem, jaunām ģimenēm, bet mums ir ģimenes, kas jau 50 gandrīz gadus dzīvo šajās kopmītnieku mājās un nekad nav dzīvojuši dzīvoklī. Tā tad ir jādomā šajos 4 gados noteikti, no kādiem līdzekļiem. Daudz pašvaldības izauga, kad ņēma arī kredītus mājokļu politikām. Un tad vismaz vienu īres namu ir jāceļ, lai vismaz pārvietot tos cilvēkus, lai viņi vismaz savā mūžā, kur jau aug 3. paaudzē bērni, dzīvot kādā savā dzīvoklītī. Vēl ir problēma arī, kur cilvēki ir griezušies par nekustamā īpašuma nodokli, kur daudzas pašvaldības ir spējušas atrisināt dažādām cilvēku grupām. Vēl ir problēma par to, ka mums ir tomēr darbinieki ar ļoti zemām algām, kas neļauj viņiem attīstīties un būt līdzvērtīgiem speciālistiem. Paldies. Man būs ļoti interesanti ļaut jums uzdot katram vienu jautājumu saviem politiskajiem oponentiem. Droši vien jūs zinat to drēbi perfektāk, un neviens raidījuma vadītājs nekad nepateiks tos jautājumus, kurus jūs varat uzdot. Tāpēc sāksim ar Latvijas Reģionu apvienību Andri Roni. Kuram jūs izvēlaties uzdot jautājumu? Īsi un gaidām atbildi. Es izvēlos uzdot jautājumu domas priekšsēdētāja vietniekam pašlaik Helmaņa kungam. Arī mūsu programmā, un šeit arī viņu programmā pieminēja par lauku ceļa asfaltēšanu, kas jau bija 8 gadu programmā ierakstīts. Tātad arī Ogres attīstības programmā šoreiz mēs veicinātu Ogres ceļu Jugulā Ogrē,
Suntaži Laubere, Adarkaiši Meņģeļi, lai tiešām kā pirms apvienošanas varētu cilvēki līdz Ogres centram nokļūt pa asfaltētu ceļu. Ir pagājuši daudzi gadi. Attīstības programmā viņi 13. gadā ierakstīja. Jā, jūs atbildi. Un ko jūs esat veikuši? Jā, atbildi. Atbildi tāda, ka mēs esam veikuši. Mēs esam uzrunājuši jau valsts ceļus. Ir bijušas vairākas tikšanās satiksmes ministrijā. Ir veikts viens posms sagatavošanās darbi, ir uzbērums veikts. Priekš cietā saguma izveidas, cietais sagums tur būs, bet viņu atturēja tagad to izdarīs rudenī, tāpēc, kad Meņģelē tiek būvēts ceļš, kurš grantētais ceļš, un tur tiks ieguldīts apmēram 1 000 000 eiro. Un tāpēc, lai veidojot būvējot šo ceļu, nesabojātu pievadu ceļu pie Meņģeles, Adarkaša Meņģela. Un tāpēc valsts ceļi pārcēla šo darbu uz rudeni. Bet darbs ir plānos un sagatavi ir veikti. Jā. Paldies. Jūs varēsiet arī uzdot savu jautājumu, protams, bet es pēc kārtas nosaukšu. Roland, jūsu jautājums. Kam jūs izvēlēsieties uzdot jautājumu? Vai jūs arī tādu pat turpināsiet nākamos 4 gadus, jūs būsiet priekšsēdētājs saglabāt savu amatu mūzikas skolas direktors? Vai jūs tā arī turpināsiet arī savu sievu ielikt tur amatos un visu pārējos jums pietuvinātos cilvēkus? Likums šobrīd neatļauj vairāk ilgāk par 1,5 gadu būt pienākumu izpildītājiem, jebkurā iestādē, izglītības iestādēs. Jā. Un tas nozīmē, ka, ja būšu savā vietā, tad automātiski, protams, notiks konkurss. Mana sieva tur ir amatā tāpēc, ka viņa bija nākamais pēc status cilvēks, kas bija tajā brīdī pie vadības, jo mācību daļa un direktors gāja prom no skolas tajā brīdī, un viņa bija kā kultūras metodiķis nākamais cilvēks. Viņa tur strādā gadu un godam, un ja man kāds prasīs, vai es to atbalstīšu, es atbalstīšu vienmēr profesionāls cilvēks, kas kaut ko saprot no savas jomas. Un tā kā Miller kungam patīk komentēt daudz muzikas skolu, tad, ja viņš tāpat komentēs jebkuru citu sfēru, no kuras neko nesaprot, tad es domāju, mēs diezko tālu netiksim. Tāpēc es teikšu tā, profesionāli cilvēki būs amatos, jā. Paldies. Un jums ir iespēja uzdot nākamo jautājumu. Kādam no saviem politiskiem oponentiem? Es varbūt Miller kungam gribētu uzdot jautājumu, kad Miller kungs nesen iegādājās portālu Daugavbalss, un tur kādu laiku jau bija parādījušies visādi apmelojošie raksti, un pa vienu rakstu par Helmaņa ballīti man bija nācās iesūdzēt tiesā Miller kungu, kur arī mēs noskaidrojām, ka tas raksts ir melīgs. Kas tad stāv Miller kungs aiz šī visa? Kurš varbūt tas no deputātiem kāds stāv? Sāksim ar to, kad jūs iesūdzējāt Daugavbalsi, ne mani. Daugavbalsi mēs pārņēmām jau ar lietu. Zem raksta bija parakstījies kaut kāds Vilis Dakša, kā jūs redzējāt. Bet visu pārņemšanas procesu vadīja man Edvīns Barkevičs un Māris Ligsdiņš. Man ir sarakste un visas sarunas ir ierakstīts, un es ar tām došos uz knapu. Lai man nebūtu vairāk turpmāk problēmas ar visādiem draudiem no malas. Paldies. Raimond, jūs varat uzdot nākamo jautājumu? Gribētu. Mans jautājums bija vienotībai, jo viņi bija varas partija, bet tā kā viņš šeit nav, es viņu nevaru uzdot, tad es varbūt pārskatot programmas par nekustamo īpašumu nodokli kaut ko konkrētāku, kaut cik atradu tikai apvienībai, Ilgai Vedziediņas kundzei, tāpēc es gribētu nolasīt jautājumu no viņas programmas un gribētu, kā viņa būdama priekšsēdētāja vietniece, kas šajos jautājumos jau ir darīts un ko plāno darīt turpmāk. Tas ir pieņemsim politiskus lēmumus par atlaižu politiku nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanā. Nav skaidrs arī tā problēma. Tas ir domāts tāpēc, ka par šo jautājumu jau ir arī lietas, kas ir uzlabotas,
uzņēmējiem, bet šeit es vairāk esmu domājusi un komanda kopumā apspriedās ar iedzīvotājiem, kuri izvirzīja arī šo problēmu, kas valstiski ir apdraudoša. Tas ir, ka var pazaudēt pēdējo mājas vietu, un ko tad mēs darīsim, ja mēs jau šodien nevaram neko piedāvāt nevienam kādu dzīvokli. Tas bija domāts tādā, un daudzas pašvaldības to ir izstrādājuši. Esmu tikusies Norvēģu projektu ietvaros ar daudzām pašvaldībām, kurās arī diskutējusi, un līdz ar to tie jautājumi ir skatāmi kopīgi un jābūt kopīgam atbalstam šādu normatīvu izstrādāt pašvaldības rīcībā, jo pašvaldība var to darīt, neskatoties, ka likumdošana nosaka kā citādi, un tas ir iespējams atrast tās grupas, kurām arī šo atlaidi. Es nedzirdēju atbildi. Jautājums bija, kas ir darīts un ko darīt. Bet, diemžēl, mums būs jāsamierinās ar tādu atbildi, jo dosim vārdu nākamajam kandidātam. Lūdzu, jūs jautājums un kuram? Mans jautājums Bartieša kungam. Mēs 3 gadus atpakaļ, kad es ieņēmu tagadējo amatu, mūsu tas lūzuma brīdis praktiski bija viens objekts, kā tā brīža iemesls, ko pēc tam, protams, kopējais skats ar daudz, kur atšķirās varbūt no mūsu redzējuma, kā pilsētā jātīstās. Toreiz tā bija biblioteka, kuru mēs tā kā tajā brīdī, es arī konkrēti nenobalsoju par to, lai šo biblioteku atjaunot tādu, kā bija domāta, vecā tipa standarta bērndārzu taisīt par modernu muzeju. Mēs nolēmām toreiz, ka tas nav prātīgi nākotnē skatoties un plānojam to darīt mazliet modernāk. Mans jautājums ir tāds. Šobrīd visi objekti, kas ir paņemti atpakaļ pilsētai, tā ir tas jaunais muzejs, Zelta liepa, bērnu sanatorija bijusi, arī plānojam tautas namu, tomēr dabūt atpakaļ. Vai jūs nākotnē to redzat, ka no savas puses būs atbalsts, lai šīs ēkas savestu kārtībā, vai tad, ja jūs nākat pie teikšanas, jūs tomēr šos te projektus tā kā bloķētu un taisītu atkal biblioteku? Principā jau jebkura pašvaldības attīstība ir secīga. Un mēs jau varam filozofēt, kad ir bijis viens priekšsēdētājs, otrs vai trešais. Priekšsēdētājs nav tas, kas pieņem lēmumu, pieņem doma lēmumus, visus lēmumus. Vismaz tā, kad es biju priekšsēdētājs, tad doma un deputāti pieņēma lēmumus, nevis kaut kur tur kulvāros. Bet tā būtība jau ir, kad ja pašvaldība tajā 2000. gadā lēma par šo privatizācijas, estrādes nodošanu privatizācijai. Ne jau tāpēc, kad negribējās to estrādi paturēt. Lēma tāpēc, lai piesaistītu privāto resursu un šo estrādi kapitāli atremontētu. Un rezultāts bija, ka nākošos tos 15 gadus tā estrāde funkcionēja. Šobrīd jau atkal tas pats jautājums ir, kad atkal estrādai vajadzīgs nākošais kapitālais remonts. Un tas pats saistās arī ar šo biblioteku, kad tā bibliotekas ēka atrodas pilsētas centrā, pašā labākajā vietā. Un ja mēs sakām, mēs tagad biblioteku aiznesīsim kaut kur prom citur, tad arī kāda tam jēga ir, jo visa dzīvība kūsā pilsētā, pilsētas centrā. Paldies. Un bibliotekai jābūt tur. Paldies. Tātad es sapratu, ka tie tagadēji objekti, atpakaļ pie tiem. Jums būs Jūs iespēja... nesaprotat, man bija pašs pamats. Jums būs iespēja pats diskutēt. Pamats ir, ka biblioteku ir iespējams rekonstruēt, modernizēt un atstāt tajā vietā. Jums būs iespēja padzert ar mani kafiju pēc tam un izdiskutēt šo jautājumu. Tad vēl vienalga nebija. Jā. Un tad jūsu jautājums, kam jūs uzdosiet savu jautājumu no politiskiem Es to vajadzēšu Manguļkungam. Manguļkungs, šogad pašvaldība paņēmusi 16 miljonu kredītu. 16 miljoni. Nedaudz nemaz, tas mums sastāda kopējo summu pret pašvaldības tīro budžetu 43%. Rīgā bija budžeta deficīts 3%, un visi žurnālisti visi tā rakstīja daudz un dikti. Jautājums tāds, nākošie 20 gadi, pa nākošos 20 gadus Ogres novada budžets maksās par laipām, maksās par zelta liepām, kafejnīcām un tā tālāk. It kā cēlu mērķi vārā, bet maksās. Un tad tas jautājums bija, kā mēs varēsim to biblioteku uzbūvēt, ja mūsu apgrūtinājums jau būs tik liels? Un jautājums bija par to, kā jūs varēsiet uzbūt biblioteku. Kā mēs varēsim savu galus kopā nākotnē? Jā, lūdzu, atbildi. Jā, ar tādu matemātiku tur jūs arī bijāt. Ko lai saka, mums tagad 16 miljoni nav mūsu
budžeta nauda, tad tas ir kredīts kopējais ar visiem Eiropas projektiem iekšā. Un bišķiņ vajadzētu tā kā rēķināt, ka 16 miljoni vai 1,5 miljonus, kas ir mūsu līdzfinansējums, tad bišķi dažādas lietas. Un ja jūs varētu piesaistīt 100 miljonus un mums būtu jāmaksā 5 miljoni kā līdzfinansējums, es būtu tikai priecīgs par to. Un tā kā šis kāda matemātika tāda augstā līmenī. 13. gadu mēs bijām piesaistījuši 29 miljonus struktūra fonda naudas. 29 miljonus, nevis tur 11 vai kaut kur tā tālāk. Paldies! Tagad mēs runājam par šo dzīvokļu politiku. Kāpēc visus šos gadus, 18, ko mēs strādājām, nespējām vienoties par šiem procesiem, kur priekšlikumi diezgan bieži nāca, bija arī izstrādāts projekts kopmītnēm, kurš atrada papīrgroza variantu. Paskaidrojiet, ko jūs tagad piedāvājat, kā mēs to visu pacelsim? Mēs piedāvājam to, ka šobrīd ir saprātīgāk jārīkojas finanses resursi. Jūs pat redziet, cik 16 miljoni, pagājušajā gadā 10 miljoni paņemam kredītu, 7 miljoni atsakamies, šogad ņemam 16 miljoni, cik atteiksmes vēl nezinām un tā tālāk. Būtība ir, ka šobrīd ekonomiski saimniekojot vai nosakot prioritātes, tās daudzās lietas, kas ir būtiskas mūsu iedzīvotājiem, ir izpildāmas, arī izmantojot šo kredītu resursu. Valmieras piemērs, ka viņi būvēja jaunu māju, mums ir pareizi gatavs projekts vai pusgatavs tehniskais projekts, kad kopmītņu māju iespējams pārbūvēt, un kāpēc iepriekšos gadus nenotika? Es jau minēju, ka tieši tāpat kā cilvēku dzīvē, mums visiem jātiek galā ar pamat problēmām, un kanalizācija mums bija vajadzīga, ūdens mums bija vajadzīgs, siltums mums bija vajadzīgs. Mēs atceramies, Vadzīnijas kundze, mēs abi atceramies to laiku, kad Ogrē novembra mēnesī nebija siltums padots. Tās problēmas bija jāatrisina. Šobrīd mēs esam nākošo attīstības stadijā, ejam nākošo soli. Šobrīd mēs to varam izdarīt. Privatizējām par 1 eiro dzīvojamo māju, un tagad jūs runājat par daudzdzīvokļu namu. Nevajag, Helmaņa kungs, melot. Māju neparedzēja par 1 eiro. Māju uzņēmējs uzbūvēja un nodeva pašvaldībai. Es nepateikšu, cik tur 7 vai 8 dzīvokļus. Nevis 7, 8, bet tie bija tikai 2 dzīvokļi, ko mēs saņēmām otrkārt. Otrkārt, ja man jāsaka, jūs runājat par miljoniem, tad mums šogad ir tikai tas skaitlis ielikts, tie 10 nedaudz pār miljoni. Ja? Tā kā mēs ar tiem cipariem varam šodien oponēt viens otram, jo sabiedrība nesapratīs, viņiem vajag to, ko viņiem vajag šodien. Un tas ir tas, ko 18 gados daudzas lietas bremzējās, bet šajos pēdējos 3, ka man ir būt iespēja arī kā vietniecei, es daru ne tikai sociālo darbu, es daru arī visus darbus, ko man iedzīvotāji lūdz. Vai tā ir dzīvokļu politika, vai tas ir jautājums par ceļiem, par ko runāja jau Roņa kungs, ka Suntaža Laubere Madliena ceļš nav asfaltēts un brauc 550 mašīnas diennaktī no lielā cūku kompleksa. Ja? Tā kā jautājumi ļoti ilgstoši. Jautājumi ir ļoti daudz, ļoti saprotu. Jā, ļoti paldies. daudz. Jautājumi par Nīnu nākuši cilvēki. Kas konkrēti ir par šo nekustamo īpašumu nodokli darīts? Konkrēti darīts tas, ka es tiks darīts. Iepazinos, es esmu, ja nedzirdējāt, iepazinos ar to, kas notiek jau citos labos novados, kur ļoti attīstīta ir šī politika visa. Ja tas ir par pamats, nav jāizgudro jauns ritenis. Bet jādara, nevis jāgudro. Es to visu saprotu, bet es domāju, ka mēs esam nākuši kopā, lai mēs par to, ko faktiski vairāk vai mazāk runājam, ka tā arī strādāsim. Labi. Nevis mēs strādāsim Turēsim pie vārda. Paldies! Es domāju, ka pēc šādas diskusijas katram no skatītājiem būtu ļoti interesanti uzzināt, kādas ir tās jūsu pieredzes, izglītības iespējas, kas ir tas, ko jūs kā cilvēks varat piedāvāt novadam. Sāksim ar Andri Roni. Lūdzu, kā jūs ar savu pieredzi, ar savu darbu, ar to, kas jūs esat, ko jūs varat piedāvāt novadam? Es esmu Suntažas pagasts pārvaldnieks, un Suntažos, tāpat arī 2. Madlienā, ir ļoti augstā līmenī kultūras pasākumi, pašdarbnieki, jo mums ir pietrūks autobusu, ar ko aizvest uz dziesmu svētkiem. Un jums ir pieredze tieši kultūras jomā? Kultūras jomā man ir speciālists. Kāda ir jūsu personīgā pieredze? Kas būs tas jūsu pienesums? Ja? Vienam cilvēkam ir jaunība, vienam ir nekaunība, vienam ir zināšanas, vienam ir spēja manipulēt ar pūli. Kas ir tas, kas ir jūsu? Varbūt tā ir drosme, varbūt tas ir vēl kaut kas. Ir šajā gadījumā
es paziņoju, ka es kā pagasts pārvaldnieks jūtu, ka pietiek man strādāt un veltīšu visu savu brīvo laiku, un arī man vēl veselība ļauj nodarboties ar daudzām lietām, kas veicinātu tālāk izglītības, un dažos ir lielo cilvēku mākslas pulciņš un arī dažādi brīvā laika. Veltīsiet sevi cilvēkiem. Jā. Labi, jūsu stiprās puses. Ar ko jūs varat noderēt novadam? Jūs kā cilvēks? Es vislielāko daļu nodarbojos ar uzņēmējdarbību. Pēdējos gados Ogrē tā uzņēmējdarbība ir tāda pretīm nākšana galīgi nav nekādas. Pašvaldība veidos pati sev restorānu, kas atkal konkurēs ar vietēju uzņēmēju. Visi, kurus tur sniedz iesniegumus, tur tāda sajūta, ka tajā pelēkajā namā augšā ir tie kungi un mēs tad tie kalpi. Un jūs kā varat to mainīt kā cilvēks? Kā cilvēks es varu mainīt, man tā pieredze ir, ka es esmu tajā lejā. Un tā uzņēmējdarbība Ogrē, pagaidām runājam mēs par visādām investīcijām, bet privātās investīcijas nav nevienas. Ir kaut kādas Eiropas struktūra fonda un vispārējais. Investori nenāk uz Ogri. Tas ir jautājums mūsu vadībai, kāpēc viņi nenāk. Un to piesaistē vajag veidot vidi. Ja jums ir šīs zināšanas, varbūt jūs to varat izmantot. Jā, man ir tā zināšanas. Paldies. Lūdzu. Grūts jautājums, vai ne? Nav grūts jautājums. Ir tas, kad strādāšu pie tā, lai piesaistītu finansējumu novadam. To, ko esam arī veiksmīgi darījis, esmu piesaistījis finansējumu laukiem. Mēs ar Nacionālo apvienību priekš Ogres novada deputātu kvotām esam novirzījuši gandrīz 500 000. Ir ļoti liela daļa no tās naudas aizgājusi ir laukiem. Mums ir redzējums, kādā veidā mēs varam dabūt šo finansējumu. Mēs strādāsim pie tā, lai siltinātu pašvaldības ēkas, un ir jau iestrādes uz nākošajiem gadiem. Tā kā Ogresgala bērnu dārzu, Ogresgala skolu, Madlienas pagastmāju, Madlienas skolu, Ķeipenes skolu. Mums būs ar ko nodarboties. Un jums pietiks spēka to darīt? Mums pietiks spēka, un mums būs arī finanšu resursi, lai to arī realizētu. Paldies, Raimond. Es esmu jurists, katolis, sportists un arī uzņēmējs. Šī pieredze, man ir savā laikā mūsu uzņēmumā vairāk kā 500 cilvēku strādājuši. Esam izdevuši vairāk kā 1 000 grāmatu eksemplāru. Arī esmu, vadījis arī domu, tā kā pieredze ir. Pozitīvais varbūt vai negatīvais ir viens kopējs, jo es esmu pārāk tieši atklāts un vienmēr saku to, ko domāju, kas varbūt dažreiz cilvēkiem nepatīk, bet es nemīlu un nemāku melot. Galvenais, es domāju, uzdevums, lai sakārtotos šī vide mums apkārt, lai mūsu bērni būtu drošībā un labklājībā, un arī mūsu vecāki. Lai nav tā, ka, piemēram, mēs tur jaunais speciālists paņem māju, tur samaksā vienu cenu šo māju bankai, pa otru māju, trešo cenu samaksā šo, vēl valstī, es atvainojos, pabeigšu domu, valstī un aiziet pensijā, un beigās valsts pensija nemaksā, un atnāk kāds tiesas izpildītājs un atņem šo māju, un kā te daži teica, ka viņam ir jādodās uz nabaga māju. Tas ir pilnīgs absurds manā skatījumā. Un jūsu versija par šo jautājumu? Nav noslēpums, ka arī par savu novadu ir jācīnās arī valsts līmenī, un, lai to varētu dabūt, mēs arī esam to darīt. Mēs esam arī vadošajā koalīcijā, un līdz šim mums nav bijuši problēmas cīnīties kopā šajā koalīcijā, arī par daudziem projektiem, lai arī piesaistītu naudas. Tas ir viens, jo mēs esam nostiprinājuši pozīcijas arī savā Latvijas zaļajā partijā, arī mūsu saraksts biedrs arī valdē. Līdz ar to mēs augstākajā līmenī varēsim par novadu interesēm arī valstī cīnīties, bet pats personīgi, kā mūzikas un kultūras izglītības cilvēks, šo sfēru turu ļoti tuvu sev un mēģinu iesaistīties visos procesos, lai mūsu vietējie mākslinieki varētu nest vārdu
tālāk Latvijā, ne tikai Latvijā. Un bija pirmie mēģinājumi izveidot savu simfonisku orķestru visiem kopā. Mums ir pats personīgi bija tas, kurš par jaunu muzeju ēku iegādāšanos. Paldies, droši vien tas saraksts arī būtu ļoti par garš. kultūras un mūzikas un izglītības lietām. Esmu bijis arī skolas direktors, līdz ar to zinu un pārvaldu šo sfēru. Paldies. Varēšu līdzēt. Un jūs? Ja mēs skatāmies to vēsturi, tad, kā Dašlaps saka, ka vecie dinozauri nostrādājuši jau pārāk ilgi un visiem būtu jāaiziet. Tāpat laikā līdz tai pensijai jāstrādā ir. Tā mums likums pasaka. Un tas, ko es gribētu teikt, kad zināšanas, prakse, pieredze un nepārtraukta izglītība. Vai kā dzejniece teica, kamēr es stāvu šeit dzīvības aplī, es mācos noglāstīt pasauli. Līdzeni, silti un skaisti. Es mīlu savu novadu. Ogres kapos guļ mans vecvectēvs. Es droši vien gulēšu turpat blakus. Un mani mazbērni šobrīd arī dzīvo Ogrē. Un tas, ko es no savas puses cenšos, lai Ogre augtu, veidotos par dzīves vietu iedzīvotājiem, saviem iedzīvotājiem, nevis turistiem, nevis atpūtniekiem, bet saviem Ogres novada iedzīvotājiem. Tā ir tā pirmā vieta, jo, ticiet man, nevienām nebūs vajadzīga ne tā Ogra, ne Ogres novads, ja tur nebūs iedzīvotāji. Paldies. Un jums vārds? Parasti saka tā, cilvēks ir tik vecs, cik viņš jūtās. Ja kādam liekas, kā jau ar gadiem cilvēks nevarētu būt politiķis, kā vienam otram liekas, tad es teikšu tā pieredze un zināšanas, kas manā datubāzē ir, tā ir neaizvietojama. Esmu vienmēr jau centusies arī ar vadītājiem, ar vietniekiem sadarboties, arī izteikt tos viedokļus, kas man ir pieredzē un kas uzlabo kādu kvalitatīvu darbu, tad to arī es daru. Man izglītība ir profesionālā maģistra grāds inženierzinātnēs, esmu strādājis pa galveno enerģētiķu, esmu domē vadījusi tarifu komisiju, vēl man ir izglītība sociālā darba un pedagoģijas augstskolas attīstības kurs psiholoģijā un sociālajā darbā. Vēl es esmu grāmatvede, savulaik arī darbojusies un ir dokuments par izglītību, tā kā es te varētu skaitīt ļoti daudz ko, jo arī visus šos gadus strādājot domē, esmu veltījusi tam saucamajam melnajam darbam, kur nekad neesmu atraidījusi un cik iespējas ir bijuši palīdzējuši tieši cilvēkiem, un tā ir mana prioritāte. Paldies. Klausoties jūs, viešu cerības, jūsu viedokļu dažādība. Viešu cerības tas, cik jūs ļoti viens otram skatāties, teiksim, uz pirkstiem, uz nagiem. Cik jūs ļoti apšaubāt otra cilvēka lēmumu. Tas ir mūsu spēks. Mūsu spēks ir uzdrīkstēties, un mūsu spēks ir piedāvāt viedokli dažādu un būt atbildīgiem par to, ko mēs paši izvēlamies. Kā mums tas sanāk? Vienreiz labāk, vienreiz sliktāk, bet tas sanāk, jo mēs esam valsts un mēs ar to esam stipri. Es gribēju jums pajautāt noslēgumā, ja atrisinātos finanses problēmas, pēkšņi jums piešķirt milzīgu finansējumu pagastam nākošajā dienā, ko jūs izdarīt ar to finansējumu? Varbūt vienkārši ļoti ātri pāris vārdus. Ko jūs darītu ar lielu finansējumu, kas atrisinātu visas novada problēmas pagastu mazo pilsētiņu? Pirmais. Sadalītu šīs prioritātes, kas ir veltītas cilvēkam. Galvenokārt viņi grib dzīvot šodien, ēst šodien, iet pa ceļiem un braukt šodien, bet galvenais ir jums virs galvas, ko ir noteikusi arī valsts. Paldies, tad cilvēks, viņa šā brīža vajadzības. Lūdzu? Visas. Cilvēks uzņēmējs. Ja mums nebūs darba vietas, tad nebūs, kas tajās novadams dzīvo. Lūdzu. Uzņēmēja darbība arī attīstīt. Visos pagastos mēģināt veidot uzņēmumus, kas spējīgi uzturēt arī novadu. Nevis ceļi, bet cilvēku labā, lai viņi var paši strādāt. Ja? Ceļiem vienmēr būs jātaisa, un tas nebeidzams. Darbs ir pirmais. Lūdzu. Atcelt nekustāmo īpašumu nodokli, lai cilvēki paši varētu noteikt. Jūsu problēmas būs atrisināts, jums iedos milzīgu naudu. Pirmais, jums ir tie līdzekļi. Nesaku tas būs cilvēku problēmas, viņiem nebūs vairs jāmaksā viņš. Otrs, teiksim, viss pagasts sakārtot, lai pie viņiem varētu aizbraukt ar šo. Visa ceļi būtu asfaltēti, lai šīs skolas būtu tādā pašā līmenī pagastos, kādas viņas ir Rīgā. Paldies. Un vēl labākas. Lūdzu, īsi. Pagastu ceļi, tunelis, biblioteka, savā estrāde pilsētai, tautas nams. Tā kā nauda ir daudz, kur ieguldīt, un ja pagastos būs ceļi, būs arī uzņēmējdarbības, un tur būs cilvēki. Roland, īsi. Betons nav cilvēks, mēs ieguldīsim cilvēkā. Paldies. Un Andris, lūdzu.
Arī par ceļiem, jo šie 3 ceļa posmi, lai cilvēki nokļūtu pilsētā, ir kopējais garums ir 24 km, un ja man būtu bezgalība nauda, tas būtu Jūs atrisināt šo problēmu? pāris mēnešu jautājums. Cienījamie televīzijas skatītāji, šodien studijā mums bija Ogres novada deputāta kandidāti.